Esiet sveicināti, mīļie klātesošie šai skaistajā pavasara pēcpusdienā ar šo te visā pasaulē pazīstamo fragmentu no Andrew Lloyda Webera mūzikla operas Spoks, savu jauko jubilejas pasākumu Akordeona dienas 2014 uzsāka ansambļa Opus jaunākā grupa. Opus, ko nozīmē opus? Ļoti vienkārši darbs. Darbs ir visa pamatā. Ansambli tātad atbalsta un visos pasākumos veicina Rīgas skolēnu pils. Jaunās akordeonistus māca skolotāja, koncertējoša akordeoniste mācas maģistre. Jāsaka, ka te pēdējos gados ir tāda ļoti laba sadarbība arī ar Samāriešu fondu, un šī ziņā ieguvums man šķiet ir apusējis, jo jaunie muziķi esot visai mobīli. Mašīna, iekšā akordeonus, iekšā vēl blakus un aiziet tur, kur viņas gaida. Ziniet, šie te koncerti kādos pansionātos vai vēl tādās vietās, kur nemaz tie Rīgas mākslinieki tā neaizbrauc, ir ļoti liels ieguvums, devums un guvums. Vēl man Karolīna stāstīja, ka tāds interesants pasākums esot bijis sadarbība ar cirka māksliniekiem, divkājainiem un četrkājainiem. Droši vien bērni atcerās, vēl lielie bērni tur bija. Jā, bet acīm redzot, tas līmenis arī jau ir tomēr tāds, vismaz ar lielo grupu, ar vecākajiem, ka ne tikai pašiem jāmeklē, kur mēs varētu uzstāties, bet ka ir jau daudzas reizes, ka ansambli lūdzu, vai jūs nevarētu pie mums uzstāties. Tas ir labs rādītājs, un mums tikai atliek novēlēt, lai tālāk ceļi šķirās un Opus savu darbiņu dara. Bet tagad pievērsīsimies vēl tomēr te mums priekšā šiem te pašiem muziķiem. Mēs gribētu iepazīstināt tomēr arī ar šiem spēlētājiem. Evelīna Bojāra. Sagatavots jaunākajai grupai viena dziesma, kuru mēs gribētu veltīt ciemiņiem, jo ar tādu vērienu, ar aicinātiem ciemiņiem akordeona dienas notiek otro reizi jau tagad. Дорогие гости, мы очень рады видеть вас здесь, у нас в Риге. Гости приехали из Петербурга и из Москвы. И мы хотим как поздравление вам дарить вот это следующее произведение. Это обработка латышской народной песни «Пут веяни», «Вей ветерок». Потому что в этой песне звучит и душа латышская, лирическая, тонкая, но звучит и такое самосознание, поскольку в этих словах там говорится и о том, что сам на своей лошадке ездил, сам за свои деньги ликовал и сам себе невесту нашел. Вот эти две стороны в этой песне, она как символ нашего народа. И мы поздравляем вас с прибытием в Ригу. Skan apdare, latviešu tautas dziesmas, Pūt vējiņi, apdare, jaunākās Opusa grupas atskaņojumā.
ir 5 Astora Piazzolas skaņdarbi. Un kaut arī šodien jau vairs ar šo komponistu nav īpaši jāiepazīstina, jo Astora Piazzolas vārds šobrīd jau ir labi zināms. Bet es teikšu, ka pirms gadiem 20 vēl reti bija arī kāds muziķu vidū, kurš kaut ko zināja par šo dabas tīrradni un ļoti neparasto komponistu savas apdāvinātības dēļ. Tā kā lekcijas nebūs, bet dažas epizodes es tomēr gribu no šī Astora Piazzolas biogrāfijas atgādināt. Jo viņa dzīvē ir bijuši tādi, it kā nejaušības, negadījumi, kuru galu galā izvērtušies par likumsakarībām, kas ir veidojušas to tālāko muziķa ceļu. Un man šķiet, ka tāds pirmais moments viņa biogrāfijā, tas vēl bija saistīts ar to, ka 8 gadu vecumā itāliešu cilmes puikam, kurš dzīvoja kopā ar saviem vecākiem Ņujorkā, itāliešu kvartālā, tēvs, lai viņš neblandītos pa ielām, uzdāvināja pa lētu naudiņu nopirktu bandoneonu. Kuram puikam patīk spēlēt? Nepatīk jau viņam ar diezko. Bet tagad drusku to āķa lūpā dabūja, un ka jau kaut kur ap gadiem 11 jau sāka saspēlēt kopā ar saviem vienaudžiem, tad jau šķita, ka tā lieta ies tomēr. Un tad viņam liktenis bija vēlējis satikties ar klavieru skolotāju, kuram pēc tam viņš teica, paldies, pateicoties viņam, es iepazinu Baha muziku. Un ja viens tāds pusaudzis tiek līdz Baham, tā no sirds, tad jau tas kaut ko atkal nozīmē. Nākošā tāda nejaušība vai likumsakarība, ka vecāki nolēma, nav ko tur Amerikā darīt, brauks projām atpakaļ uz savu dzimteni, uz Argentīnu. Negribēja braukt, jau bija iedzīvojies, aizbraucu. Un dzirdēju kādā radio pārraidē, spēlējām vienu sekstetu ar lielisku vijolnieku, kurš tā kā papieri esot iesitis, tā viņš pats savās atmiņās raksta, ka paga, tango, kuru kopš bērnības visi zina, visi dejo, var savādāk spēlēt. Tā, ka ir jāklausās, ne tikai, ka gribas dejot, bet ka ir jāklausās. Un vēl viena tāda epizode vēl, kas arī ļoti zīmīga ir tādā muziķa tapšanas ceļā. Esot 1940. gadā Buenos Airesā viesojies ļoti slavens tā laika pianists Artūrs Rubinšteins. Nejaukt ar Nikolaju vai Antonu Rubinšteinu, tie ir citi Rubinšteini. Šitais ir poļu izcelsmes pianists, Polijā mācījies, Amerikā uzstājies ļoti slavens šajā laikā. Jaunais Piazzolla, pats ir spēlējis, spēlē bandoneonu, piemācījies klavieru spēlēt, kaut ko komponējis arī, saņem dušu, pasit savu partitūru padusē un iet pie Rubinšteina, tagad lūgs viņam, lūk, te ir mans klavieru koncerts, cienījamais meistari, paskatieties. Pēc tam viņš raksta, tā bija tāda uzdrošināšanās un tāda nekaunība, ka otrais viņš to vairs nedarītu savā mūžā, bet toreiz darīja. Un izcilais pianists, esot tā kā paņēmis, tā kā skatījies, kaut ko sācis spēlēt, pēc tā pāris taktīm viņam prasīs. Cienītais jaunais cilvēks, jūs mīliet muziku? Jā, maestro. Tad kāpēc jūs nemācoties muziku? Viņš palicis tā kā ir. Bet pianists ir tūlītās pat sazvanījis savu draugu, vienu no vadošajiem Argentīnas komponistiem, Hinasteru, un teica, man te ir viens tāds muzikāls jauns cilvēks, kurš grib mācīties kompozīciju. Tā bija tāds pagrieziens atkal Astora dzīvē, kurš uz 6 gadiem ieveda viņu Hinasteras darbnīcā, kompozīcijas mācībā, kur viņš drusku saprata, ko tas nozīmē. Ne tikai spēlēt nakts klubos, dejas, pa ballītēm, bet ko nozīmē būt komponistam. Par nākošo epizodi es vēl turpināšu vēl drusku vēlāk, bet šobrīd tātad jūsu priekšā ir akordeonistu trio. Atļaujiet iepazīstināt arī ar šiem jauniem cilvēkiem. Georgijs Kastorskis, Aleksejs Palovs
un skolotāji. Un vispirms tagad skanēs Piacolas 2 skaņdarbi ar eņģeļiem saistīti, eņģeļu tango. Tie sākotnēji rakstīti kā muzika lugai, eņģeļu tango, un pats Piacola šos darbus ir bieži spēlējis, jo tas ir tā kā uzrunājis arī tā situācija. Bet situācija ir tāda, ka viens eņģelis grib glābt tās pazušanai nolemtās Buenos Airesas bomžu kvartālos dzīvojošo dvēseles. Bet viņam neizdodas, jo pēc tā laika tikumiem sākas nažu cīņas, un tas nabaga eņģelis tiek nogalināts. Tas ir lūk šis eņģeļa nāve, viens skaņdarbs, un no tās pašas svītu, no tās pašas sērijas vēl eņģeļu milonga. Bet milonga tas nav tikai konkrēta deja milonga, bet tās ir tādas eņģeļu dejas, tā vieta, tā sanāksme, kur cilvēki sanāk, lai dejotu tango. Tātad šie 2 skaņdarbi, kas ir ar eņģeļu tango saistīti.
mums jau tāpat, ja mēs kaut ko gribam kādam ļoti labu izdarīt un neizdodas, tad tās skumjas ir vēl skumjākas un tas izmisums ir vēl melnāks. Tieši tāds kā te tai muzikā. Bet es jūs tā mazliet gribu izcelt laukā pašlaik no šīs skumjās noskaņas un vienu mazu epizodu pastāstīt, kas risinājās 1954. gadā Parīzes konservatorijā. Par kādu darbu Astors Piacola bija dabūjis prēmiju un Francijas valdība piešķīra viņam stipendiju un viņš vienu gadu varēja mācīties Parīzes konservatorijā pie ļoti slavenas tolaik profesoras Nadjas Boulanger. Nu, viņš tagad ierodās, apbruņojies ar pārdesmit kilogramiem savu mošu, partitūras, simfonijas, sonātes, nu, nesīs rādīt, ko ir tais 10 gados mācoties sastrādājis. Sāk spēlēt, Nadja Boulanger sāk skatīties notis cauri. Un tad Astors raksta atmiņās. Viņa sāk uz notis lasīt un tad izteikusi šausmīgu frāzi. Tas ir ļoti labi uzrakstīts. Jūs teiksiet, kas tur ir, kas tā par šausmīgu frāzi, ja ļoti labi uzrakstīts. Bet tas turpinājums, pēc nelielas pauzes turpinājusi. Te jūs esat rakstījis kā Stravinskis, te kā Bartoks, te kā Ravels, bet ziniet, es nekur neatradu Piacolu. Un tad komponists atcerās. Un tad viņa mani sāka izprašņāt par manu personīgo dzīvi kā slepeni policijas aģents. Ko esmu darījis, ko daru, kas man patīk spēlēt, vai esmu vientuļš, vai man ir draudzene, vai esmu precējies. Es baidījos viņai atzīties, ka esmu restorānu muzikants un spēlēju tango, gandrīz visos Buenos Aireses nakts klubos. Ar to naudiņu pelnu. Bet, beigās izspiedu no sevis. Es spēlēju nakts klubos. Man negribējās teikt, es pelnu naudu spēlējot kabarē. Bet šo dāmu apmānīt nevarēja. Boulanger bija pietiekami vērīga. Nakts klubi, jā, protams, bet tie jau ir tie paši kabarē restorāni, vai ne? Un turpināja, bet jūs neesiet pianists, jūs spēlējat kādu citu instrumentu, vai ne? Atkal es biju sprukās. Jo biju jau dabūjis no saviem tautiešiem pa kaklu, ka mēģināju ar savu bandoneonu ielausties iekšā simfoniskās orķestra svētajā templī. Bija arī tādi, kas uzskatīja, ka tam tur nav ko meklēt. Bet šai dāmai samelot nevarēja un nācās atzīties. Kaut gan man likās, ka profesora izlidinās mani no klases laukā atpakaļ neatskatīdamās par tāda instrumenta spēlēšanu. Bet Nadja Boulanger teica, nospēlējiet man pāris taktis no savām kompozīcijām. Nospēlēju. Varbūt vēl kaut ko. Tad nospēlēju savu tango manierē uzrakstīto fūgu. Un tad notika tas, uz ko nemaz necerēju. Profesora plati iepleta acis, saņēma manu roku un teica: cienītais, jūs vienkārši esat idiots. Lūk, tas, ko es tikko dzirdēju, tas ir īstais Piacola. Šo ceļu jums ir jāiet. Un tā Astors esot atgriezies atkal, nopurinājis no savas kādreizējās neveiksmes un nesaskaņas ar klausītājiem, atgriezies pie tango, atgriezies pie bandoneona. Un šo Francijas epizodi atceroties, tango s'il vous plaît.
Tas ceļš bija atrasts, un tango palika uzticīgs pavadonis līdz pat mūža beigām. Kaut kur mūža pēdējos 10 gados 300 tango sarakstīti. Tas ir milzu rāža, plus vēl teātra, baleta un cita veida muzika vēl arī. Un viens no pēdējiem darbiem tūlīt skanēs Oblivion. Tas ir 1993. gadā, gadu pēc tam jau, kad Astors vairs jau nebija dzīvajos, saņēmis Grammy prēmiju. Tā ir viena no slavenākajām pasaules mēroga prēmijām. Un šis skaņdarbs ir atzīts par vienu no skaistākajiem instrumentālajiem darbiem, kas vispār pēdējos gados rakstīti. Un mēs tā klausamies un domājam, ka tas nav uguņošanas, nav nekādi briesmu, gabali, šķībi, greizi, nepareizi, bet ir dvēseli. Un, laikam, tā pasaule 90. gadu beigās, 20. gadsimta nogalē, vienkārši bija ilgojusies pēc dvēseles.
Šīs sērijas pēdējais skaņdarbs ar nosaukumu Čau, Parīze. Un, ja jau tāds nosaukums, tad tāds mazlietiņ franciski vieglprātīgs, bet būtībā dziļš teikums no paša Astora Piacolas. Mūzika ir kas vairāk par sievieti. No sievietes var šķirties, bet no mūzikas šķirties nav iespējams. Ja reiz to esi aprecējis, tad līdz kapamalai. Čau, Parīze! Varētu teikt, ka tagad mēs mainām dekorācijas mūsu šodienas koncertā, jo pārceļamies no tango pasaules uz citu pasauli. Un te es gribētu teikt, ka tā ir pilnīgi apzināta repertuāra politika Opus darbā, lai jaunie muziķi iepazītu
dažādu žanru, dažādu stilu muziku. Tā ir skaitā, lai saprastu, cik akordeons ir piemērots un daudzveidīgs var būt kamermuzikas izpildījumam. Cik iespējami ir tomēr spēlēt arī akordeonista ansamblī simfoniskā orķestra pat pārlikumus. Dažādas lielās formas, jo taisnība. Pasaulē akordeons kļūst arvien atzītāks un novērtē tās iespējas, kas ir vienā labā akordeonā. Mums vēl tāds gabaliņš ir jāiet līdz tai atziņai. Mēs esam ceļā uz to, bet es ļoti, ļoti ceru, ka šis instruments tomēr būs tāda sava renesanse un atzīšana un izaugsme arī Latvijas zemē. Jo vienkārši, tā kā Luters kādreiz teica, nevar tak vēlnam atstāt visas smukos meldiņas. Tā jāsaka, nevar atstāt tikai daņķiem vien šo skaisto instrumentu. Un tagad esam 5 jau nāk mums. Tātad uznākušie jaunie cilvēki, tas ir jau bijušajiem Georgijam, Aleksejam un skolotājai Karolīnai ir pievienojušās 2 meitenes, Valērija Novaka un Marija Adriāna. Tā ir opusa vecākā grupa, un kā pirmo toliņu dzirdēsim Johana Sebastiana Baha Brandenburgas koncerta nr. 3, pirmo daļu.
koncerts bija rakstīts savulaik Brandenburgas pirstam par iepriecināšanu, izklaidēšanu, uzmundrināšanu, un tāpēc tas gars ir tāds ļoti bundrs. Bet, raugi, tagad tūlītās skanēs Šuberta nepabeigtās simfonijas pirmā daļa. Un tur tas gars ir savādāks. Droši vien būsiet dzirdējuši un ziniet, ka Šubertam bija ļoti īsts tas mūžs atvēlēts šai zemē. Un nepabeigtai simfonijai ir tikai 2 daļas. Un tad tur ir dažādas leģendas, kāpēc viņš neuzrakstīja Zolīdu simfoniju ar 4 daļām, tā kā bija parasts, bet atstāja 2 daļu, jo pēc tam vēl uzrakstīja vienu pilnu simfoniju. Un tad viena no tām ļoti ticamām, droši vien ne leģendām, bet tādas dzīves sūrām lapusēm ir, ka viņš šo te simfoniju si minora rakstīja tad, kad uzzināja, ka ir saslimis ar praktiski nedziedināmu tanī laikā slimību. Un tas laiks ir skaitīts. Un cik viņam tie gadiņi vēl bija atvēlēti, tā pirmā daļa, ko mēs tūlīt dzirdēsim, manuprāt, ir ļoti traģiska, ar tikai atsevišķām tādām saulainām lapusītēm. Un tad vienkārši viņam vairs roka necēlās atgriezties pie šīs te simfonijas, kuru viņš bija rakstījis tādā ļoti smagā savā dzīves periodā. Tāds ir viens šis stāstīns, jā. Labi. Vēl gribēju piezīmēt, ka visas šīs partitūras, kuras mēs dzirdam tagad, šī nosacīta 2. daļā, tās ir Karolīnas Vancānas pašas veidotas, jo tādam sastāvam nekur jau neatradīs pasaulē tādu pārlikumu. Tā, Šuberta simfonija pirmā daļa.
Jūs esiet kādreiz tā padomājuši, ar ko atšķiras simfonija no koncerta. Tas ir tomēr divas dažādas pasaules. Simfonija tā kā romāns ir. To mēs lasām kā romānu. Bet koncerts tā tomēr vairāk ir lūga uz skatuves darbība. Un koncertam vienmēr ir mazliet šis koncertēšanas moments. Tātad, solists, es esmu labāks par citiem, es māku labāk, spožāk spēlēt. Tas vienmēr tā kā mūs uzrunā koncerta žanrā. Un otrs ir vienmēr, ka parasti ir kaut kādi dialogi, sarunas, saspēles starp dalībniekiem, starp solistu un orķestri, starp grupām. Nu, šeit mums arī ir ansamblis, viendabīgie instrumenti, bet domāju, ka šajā te Baha koncerta pirmajā daļā tomēr arī būs dzirdama šī dialoga sarunas starp visiem atsevišķiem instrumentiem.
Mēs klausījāmies baroku, mēs klausījāmies romantismu un 20. gadsimtu. Un, lai mēs būtu pilnīgā apmierinātībā, ka mēs esam izstaigājuši visiem gadsimtiem cauri, tad pēdējais šī koncerta skaņdarbs ir no klasicisma. Un tā būs Wolfganga Amadeja Mocarta Lā mažora simfonijas pirmā daļa.
bijām kopā, ka varējām tādu jauku vakaru cēlienu aizvadīt. Tiksimies rīt, parīt, izdzīvosim akordeona dienas pilnām mutēm. Paldies!